Nu ko, čau visiem šodienas tiešraidē. Kāds laiciņš pagājis jau kopš pagājušās tiešraides, un vairāk kā mēnesis īstenībā. Un tad šodien, sākot gatavoties nākamajai apmācību sezonai, parunāsim par mājas apmācību pieredzi, kāda bija viņas pieredze coaching apmācībās. Māja pabeidza kopā ar mani māja mēnesī sanāk, un parunāsimies par viņas pieredzi, kā viņai gāja apmācība. Ir, super, izdevās. Bet, ja godīgi, es neredzēju tev to uzaicinājumu. Nu, kā tas Instagrams tur kaut ko tur čakarējās, ik pa laikam trikus rāda, tā kā, nu, nekas, viss sanāca saslēgties forši. Forši priek to redzēt. Apusēji, tiešām apusēji. Kā es dzirdēju, ka tu teici, jā, mājā beidzām mācības, un tad arī pēdējo reizi, man liekas, tāda klātesoša tāda sarunas vispār ir bijušas, cik tā pēc tam jau tikai sačatojot. Tā kā forši tev var redzēt. Jā, tiešām ilgs laiks pagājis. Nu, nav tik ilgs, bet arī ir ilgs laiks, bet ir ātri pagājis šis te laiks, es teikšu tā. Jā, kopš māja, tad es jau iezīmēju šīs te sarunas tādu tematiku, parunāsim par tavu pieredzi apmācībās un pastāstīs, kā tev gāja, kā tev negāja, kas bija tev izaicinājumi un kaut kādas atziņas arī. Tā kā, jā, prieks, ka pievienojies, un te varbūt sākam un mazliet pastāsti par sevi, kas tu esi, kā tu sevi dēvē tagad, un kas varbūt ir tas tavs darbošanās virziens. Jā, tātad es esmu Maija, un es esmu transformāciju coach, un arī jaunu uzņēmēju, mazo jaunu uzņēmēju mentore. Un es tieši darbojos galvenokārt ar sievietēm, šis ir tāds mans lauciņš, kur es darbojos. Un jā, un vispār tas, kad tu teici, jā, nosauc, kā tu sev tagad sauc, es atceros, ka skolas laikā, šo gadu, kad mācījos coaching, visu laiku bija tas, kas es būšu, kāds coach. It kā es virzienu, tā kā sapratu, bet visu laiku bija tāds, kurš no tiem daudziem coachu variantiem, kurš būšu. Es skaidrs, ka es tur negāju uz karjeras coachu vai varbūt tā, ka tu tavs lauciņš. Bet man bija tādi vairāk nosaukumi, ar kuriem es tā kā svārstījos, kurš es varētu būt. Bet tagad jau skaidrs, mācības ir pabeigts un tas viss process jau var, manuprāt. Bet tam jau mēs pieskarsimies pēc tam, ka tas par visu procesu jau arī ir palīdzējis iziet un vispār izkristalizēt sev, kas tad līdz galam ir tas tavs. Zini, interesanti tas, ka baigi svarīgi arī zināt, kas tu negribi būt. Tā kā tu minēji, ka ne karjeras coach, un man liekas, tas tā kā arī, ja ir jāpieņem kaut kāds lēmums, vai nu jāsako, es nezinu, kaut kādām karjeras kāpnēm, ir baigi svarīgi arī apzināt to, kurā virzienā tomēr nē. Un es atzirdu, ka tev bija skaidrs jau, ka tur toču nē, piemēram, karjeras coachings vai sporta coachings toču nē, un tad tas tev palīdzēja izvēlēties to savu virzienu. Nu, tas jau kā arī tieši tā, kā tu minēji, pie jebkura lēmuma. Kad, ja tu nezini, ko tu gribi, vismaz sākt ar to, ko tu skaidri zini, ka tu negribi. Un tad no sērijas svītrot ārā no sarakstiņa, kas ir točna nē, tā teikt, pavisam noteikti nē, un tad skatīties, kas paliek, vai radīt ko jaunu. Ok. Nu, kaut par to gribu un negribu varam paturpināt. Es gribu pajautāt tev par motivāciju, par to tavu iekšējo kāpēc tu vispār sāki šīs te apmācības, nu, kas bija tas tavs motivators, tas tavs iekšējais kāpēc? Nu, es biju aizgājis no darba, man haips sāk beigties, un, ja godīgi patiesībā, es par šo virzienu biju domājis jau ļoti sen, jo man pašai caur coachingu es pati izaugu un ieraudzīju, ka var dzīvot un piedzīvot savādāk. Un līdz ar to tas kaut kur galvā visu laiku ir bijis, pavīdējis, bet ne tā, kad, jā, es iešu mācīties un es gribu par to būt, par to darboties. Un, jā, es aizgāju no darba, un pirmos mēnešus, kad tu esi tādā lidojumā, cik viss ir forši, un tad es saprotu, ka kaut kādā realitātē ir jāatgriežās, un tad es pat neatceros, kā tas notika. Es vienkārši noklausījos to kaut kādu zoomu, ko Laila vadīja par coachingu, ja nemaldos. Un tad es tā sāku domāt, bet īstenībā varētu iet mācīties, jo tieši bija kaut kāds maijs aptuveni, ka tāds pirms vasaras, kad likās, ka varētu kaut kādu tādu nākamo lēmumu, tādu lielāku, atbildīgāku pieņemt.
Tad Bet, tas ja bija kaut godīgi, jā, bet tad, ja godīgi, tad droši, saki tu, saki. saki. Labi, es saku, ka tas bija patiesībā varbūt tāds apzināti jau tāds kādu gadu. Nu, tāda, ka es to varētu iet, bet visu laiku likās, nav īstais laiks, nav tur resursi, nav finanšu resursi, nav laika resursi, nav enerģija. Un tad līdz ar to tad atkal pienāca tas mirklis, kad, nu, nē, ej, ir jāiet un jādara, jo visi resursi, tā teikt, bija un tu varēji iet, likt un darboties. Ok, ok. Savā ziņā sanāk tā karjeras maiņa bija arī, tā varētu teikt, vai arī, nu, tev viena karjera beidzās un tad tu gribēji kaut ko savu būvēt, būt pati sev priekšniece arī savā ziņā. Jā, jo šis bija viens no nosacījumiem. Es sapratu, es negribu vairs atgriezties pie kāda. Nu, te arī varbūt te ir pie kāda, es domāju, tādā tiešām striktā darba laikā, tur 9-5. Es to negribēju, tur, ka tu esi ierobežots. Un šobrīd tieši tā es baudu to savu brīvības sajūtu, ka es pati plānoju, kad es gribu strādāt, kad es negribu strādāt, cikos. Un man bija šis svarīgi, jā, kad man nav tas 9-5 un tas viena mēneša atvaļinājums gadā, kas, nē, to es negribēju, jā. Līdz ar to tas arī bija viens no priekšnosacījumiem iet un darīt, lai es būtu, tā teikt, neatkarīga savu laiku plānotāju. Un šis kaut kā mainījās mācību laikā, piemēram, tu saskatīji, ka jā, tas ir reāli iespējams, nu, ka es varu būt tā savu laiku noteicēju, vai, nu, kā tā tava motivācija varbūt mainījās laikam ejot apmācību laikā, varbūt ir kaut kādas atziņas par to? Zini, kā mācību laikā, man liekas, man tā motivācija ar šitā bija, jā, visi forši, nē, ko es daru? Tā kā viņi bija šitādi. Un patiesībā, laikam jau līdz kaut kādiem pat pēdējiem tiem moduļiem bija tāds visu laiku šitāds. Bet, zini, kā, te arī noteikti ir jāņem vērā, kad 9 mēnešus mēs mācījāmies, un tas, kad paralēli jau arī dzīvē notiek dzīve, kas arī tur sit pamats zem kājām ārā. Un tas viss jau patiesībā skaidrs, kad tas coaching process arī jau, kur tu pats reāli tādu apzinātību cel visu laiku ārā un ar tu mainies un audz, un tāpēc jau arī tās pārmaiņas iekšējās nenormāli notiek. Un, ka bija, jā, visi forši, jā, es iešu strādāt uz sevi, tad liekas, ko es daru, tas ir priekš manis, nu kas tas tāds. Bet beigās, re, kur es esmu, bet bez tā ceļa, kā es nebūtu šodien šeit, tā kā tas viss ir process. Tas viss ir process, kurā iet, darīt un skatīties. Un te ir tas, par ko es vienmēr esmu, kad tev nav jāzina visi 115 soļi līdz tam mērķim, vienkārši sēdz darīt. Un re, kur es sāku, es atceros, es diezgan laicīgi pieteicos tām coaching mācībām, manuprāt, tajā jūnijā, kaut kas tam līdzīgs. Nu, ka tā apmēram es eju, un tad es varu doties vasarā atpūsties, un tad, lai ir septembrī, ir atkal tiešām tāds jaunā gada sajūta, kad ir, nu, ritms tomēr ir atpakaļ darboties, un tās mācības, jā. Ok, tu forši ieminējies par šīm te pārmaiņām. Nu, tad man tev tāds tēlains jautājums ir, iztēlojies sevi mācību pirmajā dienā, maija mācību pirmajā dienā, 2024. gadā, un maija, nu, teiksim, šodien. Kā tu raksturotu šos te divus dažādos cilvēkus? Tās atšķirības vai varbūt kas vienādās lietas ir šiem diviem cilvēkiem? Tu jau pats pateici šos dažādos cilvēkus. Bet es absolūti tam piekrītu, jo kā jau ar jebkuru procesu, kad vismaz man tā ir, es nezinu, kā ir citiem, iespējams, citiem ir savādāk, bet kad ir tāda nedrošība, nu tu neesi pārliecināta, nē, man bija pārliecība par to, kuru eju, kad es to gribu, bet skaidrs, ka sākumā ir tāda apņēmība, bet ar tādu nedrošības sajūtu, vismaz tas bija par mani, un es tieši par šo arī domāju, salīdzinot tur, kur es biju tajā septembrī, kad pārliecības ziņā, vispār arī es teiktu par tādu dzīvi pārliecības ziņā, ne tikai par to coachingu, tad, nu, tāds 5, 6, un tad tagad, nu, es saku 8, ja no 1 līdz 10 jānovērtē, ja? Nu, tas ir daudz ko devis, jo tas jau ir atkal tas stāsts, tu dari, tu praktizē, tu gūsti pārliecību, tu audz iekšēji, un tas viss jau tik, tā teikt, summējās, un vēl ko es gribu teikt, es noteikti negribu būt tā maija, kas bija 2024. gada septembrī. Es tiešām esmu priecīga un pateicīga sev, kad esmu šodien šeit un kad es esmu iznājusi tam posmam cauri šīm mācībām, jā, kas nebija
kas nebija tikai par to, kad, lai kļūtu par coachu, bet lai arī pati izaugtu un mainītos. Te redz, kur ir, te ir tā, tev ir, tas nāca no iekšējas, tā ir tā iekšējā motivācija, jo zinu, ka mums cilvēkiem ir tā iekšējā motivācija, ārējā motivācija, un tad tie ir divi dažādi iemesli, kas dod divus dažādus rezultātus. Ja mēs kaut ko darām, ka mums ārēji tas iedos kaut kādu, es nezinu, imidžu vai statusu, tad nebūs ilgstoši šie rezultāti. Un tad nebūs tā, kā tu minēji tev, ka šī te pārliecība no 5 būs uz 8, kas ir tagad šodienā. Un klausies, tu minēji, ka tas bija šī te par dzīvi, šī te pārliecība, kas tev bija tur tajā 2024. Gada sākumā. Varbūt kas ir tas, kas tev palīdzēja tajā brīdī, mācību sākumā, kad tu saproti, ka ir varbūt tāds bailīgums, tāda nepārliecinātība, varbūt kaut kādas šaubas. Kas tev palīdzēja tajā brīdī tikt cauri tam? Jā, to, manuprāt, es arī minēju iepriekšējā laivā, ka mēs rudenī taisījām vispār par šo mācību uzsākšanu un to pieredzi, kad bija tik ļoti daudz prakses ar kolēģiem, un es visu laiku trīnieciņu saucamē, jau aizmirst tas vārds, saucamē trīnieciņu, kur viņas bija diezgan daudz, un es sākumā tieši, man bija brīvāks laiks, un es ļoti daudz arī paņēmu tā, ka man liekas, līdz pat Ziemassvētkiem man bija, es negribu samalot, bet kādi 70% jau savākti tie trīnieki, un līdz ar to, kas smējos, es teicu, ka šādi turpinot, es atrisināšu visus savus kaut kādus izaicinājumus, jo es tiešām, ka es gāju uz sesijām, šīm treniņu sesijām ar kolēģiem, es vienmēr gāju ar tādu savu aktualitāti, un tas arī ir tas, par ko patiesībā ir tas coachings, ka tu aizej, arī bieži vien vienkārši norunāt to, kas tajā galvā tur notiek, un vēl ieraugt tos risinājumus. Un es teiktu, ka tas tik ļoti palīdzēja, jo katra tā sesija, tā treniņa sesija, un tu jau tā kā esi atrisinājis varbūt kaut kādu tur, kā es saku, tādu samazglojumu, kas varbūt tur rada kaut kādu iekšēju sastrēgumu, un tu viņu izrunā, norunā, vēl caur tiem coaching jautājumiem. Lai gan sākumā mēs jau visu tādu iesācēju, kas vispār kā jākaučo, ok, mums ir tas protokols, kas ir jādara arī tie jautājumi, bet arī caur to visu, kāda ir tā izaugsme, gan tam, labi, nerunājot par coachu, kā mēs kā coachu praktizējam, bet arī tiem klientiem mums, kas mēs arī paši kolēģi viens otram bijām tie klienti, arī tiem klientiem, es pilnīgi noteikti par sevi varu teikt, tāpēc, ka es tiešām gāju tā full in, jo, vai dari, vai nedari, tā, un attiecīgi tāds ir rezultāts. Un pirms mācībām tu biji nodarbojusies ar kaut ko līdzīgi, kas ir tā kā, cilvēku konsultēšana vai mentorings vai, ne terapija un ne psiholoģiskā konsultēšana, bet, kaut kas līdzīgs, vai tu kaut ko tādu pirmie biji darījusi? Nedaudz. Es laikam tā apzināti noteikti, nē, jā, es biju tāds dombiedru līdzīgi domājušo tādus pasākumus taisījuši, kur mēs runājam par sievietēm tieši par līdzīgām tēmām. Laikam es varu teikt, ka jā, bet tā, ka es būtu konsultējuši tur 1 uz 1, nē, bet ka tā kopīgi diskutēts, runāts, es tā kā reizi 2 mēnešos taisīju, neatceros cik bieži, bet aptuveni, jā, reizi 2 mēnešos šādas tikšanās ar tādiem līdzīgi domājušiem, ar kas grib tur vairāk garšīgāk piedzīvot. Bet vēl, ko es noteikti varu pieminēt, kad es pati pirms tam, to es arī pieminēju, kad esmu gājis pie coacha, un tas ir bijis tas iemesls, kāpēc es pat vispār aizgāju mācīties. Okay. Bet šodien es tā domāju, gatavoties šitam laivam, kad es īstenībā, kad es nācu mācīties, es neveicu nekādas baigās izpētes, un es pat nezināju patiesībā, ar ko atšķirās coachings no visādām terapijām un tādām lietām. Kad es pat nebiju to izpētījusi no sērijas. Es zināju, ka man tas strādāja, un ar tādu domas arī gāju. Ok, redz, cik interesanti, jā. Tad tīri tā uz savas ādas izmēģinot, tu saprati to efektiņu, to, ko tas tev dod, un es tagad veikšu pieņēmumu, tu man pakoriģē, un tad mans pieņēmums ir tāds, ka tu saprati, ka tas tev strādā, un tu gribi arī to nodot tālāk citiem cilvēkiem, vai man ir pareizs pieņēmums, vai ne? Šis vispār laikam ir tāds mans princips pa dzīvi, kad es sajūtu, kas man strādā, un tad es to varu iet un iznest citiem. Tikai caur to savu pieredzi. Absolūti, jā. Okay. Jo vēl, protams, es nezināju, ka tam nevar dot padomus coachingā, kas sākumā patiesībā bija izaicinājums. Man liekas, es taču tev varu pateikt viss pareizās atbildes, savējās pareizās.
jā, nu tā, bet, Tu jā, es minēji, nezināju, un tas viss kārtībā turpinam. jā, tu minēji, reku, forši izaicinājumu vārdu, ka tas bija izaicinājums nedot padomus. Kas vēl bija kaut kādi izaicinājumi vai nu, kaut kādi klupšanas akmeņi, varbūt tas par skarbu teikts ir, bet nu, tagad atskatoties, pieņemsim uz šiem te 9 mēnešiem, nu tā retrospektīvi, tu paskaties, tas periods bija tur izaicinošs, tas bija tāds varbūt netika izaicinošs, nu, kas varbūt tev tā spilgtāk ir iespiedies atmiņā, ka varbūt bija tāds brīdis, tā kā, viss ir pa daudz, ir grūti un vairs nevaru, varbūt ir kaut kāds tāds atmiņas par to. Nu, es noteikti varu teikt, ka katra tā nedēļas nogala, kad mums bija šīs mācības, kas bija reizi mēnesī, kad viņas bija tādas diezgan resursu paņemošas, tādi iekšējo resursu paņemošas, jo man katru reizi, man liekas, svētdienām likās, ka Dievs, nu tā, ka tur sprāks, nu tā galva puš no sērijas. Bet tāpat laikā, to es arī esmu minējusi jau iepriekš, bet cik profesionāli un kvalitatīvi tas mācību process ir sastādīts ar visiem tiem starplaikiem, ar pauzēm, ka viss ir tik pārdomāt. Pirmkārt, tev ir skaidrs plāns, kas vienmēr rada jau ar to drošības sajūtu un ka tu vari uzticēties. Un arī tā praksa nepārtraukt visu laiku katrai tai metodei. Bet, tas, protams, nenoliedz to, ka 2 dienas jūs intensīvi mācījies, ka tajā svētdienas vakarā tev liekas ārprāts varētu uzsprāgt no tā informācijas apjoma. Jā, un vispār no tās prakses. Un skaidrs, ka daudz, kur jau atkal ir tā kāpšana no tās savas komforta zonas, iespējams, tur savu ego bišķiņu pastračot, kad rekur atkal sesija, rekur atkal kādu tematu. Vajadzētu citreiz bija, kad īpaši transformācija coachingā, vai ne, kad bija, paskatieties, varbūt piemeklēt kaut kādu tematu, kas darētu šim formātam. Jā, tas bija izaicinoši, bet redz, tas pilnīgi noteikti katram ir individuāli, un tāpat arī noteikti izaicinājums bija arī savākt šīs sesijas, tās treniņu sesijas ar kolēģiem, tad arī ārpusē dabūt klientus. Tas arī noteikti bija izaicinoši, bet tāpēc es priecājos, ka es mācījos 9 mēnešus. Es skatījos, ka metakočam ir arī tāds, tā teikt, sazipotais online kurs, kur ir rītīgi intensīvi, tad tas man liekas vēl izaicinošāk, bet, kādam der arī tas formāts. Priekš manis bija superīgi tie 9 mēneši, un tiešām tā integrācija, kas varēja notikt tās 3-4 nedēļas, kas bija starp nākamām apmācībām, kur tu atkal varēja gan šo sesiju praksi gūt, un tad vēl viņu, tā kā teikt, izdzīvot, izlaist caur sevi, lai pēc tam atkal pēc tā mēneša var pārunāt ar pasniedzējiem. Ok, un iespējams, ja mūs skatās tagad vai ierakstā kāds no cilvēkiem, kas būs jau šajās apmācībās, kas sāksies rudenī, vai arī kāds vēl, kas tikai plāno, tu minēji, ka bija izaicinoši tas, ka pēc šīm svētdienām, galva tur sprākst un ir baigais informācijas apjoms un ir baigi svarīgi apmācību laikā būt resursā, tiešām, lai ir tāds fokusiņš, lai var uzņemt, uzsūkt šo informāciju. Varbūt tu vari padalīties personīgi, kas tev palīdzēja sagatavoties pirms šīs nedēļas nogales, kas bija kaut kāda varbūt tavi rituāli, kā ieiet kaut kādā mindsetā, ka tagad ir 2 dienas mācības, un kas ir tas sagatavošanās process, kas tev bija? Man laikam jau tie mani ikrīt, es esmu tāds ikrīt rituāli cilvēks, man ir svarīgi vispār kaut kādas tur pateicības, tāds klasiskais, un noteikti tas bija sports, ja man nesnāca viss pārējās tur, kas ir man ikrītas rituāli sastādē, tad noteikti izskriet vai, ko es arī atceros, ka bija augsts, es gāju vienkārši sētā staigāju pa sniegu, tas man tiešām rīktīgi palīdzēja, tā teikt, sazemēties. Jā, man laikam tas izietēja svaigajā gaisā, jo arī starplaikos pauzēs, kad bija lielā pauze, es vienmēr gāju izstaigāt riņķīti, jo arī izveidināt galvu, kas palīdzēja pēc tam atkal tajā 2. dienas cēlienā uzņemt tā kvalitīvāk to informāciju. Šis noteikti priekš manis strādā, bet es zinu, ka vairāk kolēģi ar to dalījās, un to arī Laila Nevija mums parasti atgādināja, iziet, izstaigājusies, izveidināt galvas no sērijas. Ok. Tagad es pagriezīšu no otras puses. Bija kaut kas ļoti izaicinošs, bet kas bija priekš tevis visvieglākais apmācībās? Es tieši par šo domāju, man likās pieslēgties Zoomiem brīvdienu rītos tajos. Tas bija visvieglākais.
Bet, nē, nu, protams, kad ļoti forši arī mums grupa, kurs, cilvēku tā komunikācija, kas ar visu, lai gan es nezinu, man liekas, tādu pievēl, kad mūsu pasniedzējs, kad mūsu skola jau pat ir, saku vēl mūsu skola, kad pat jau ir tāda atvērta, un līdz ar to visi tie kolēģi forši atvērti, izpalīdzīgi, un tas arī, ka bija viegli sarunāt, piemēram, man laikam bija viegli sarunāt arī tos trīnieciņus, jo es laikam laicīgi visu darīju un visi atvērti iesaistījās. To es varētu ielikt kategorijā pie viegli. Jā. Ok. Jā, man, piemēram, tagad uzreiz radās tāda atziņa un pateicības sajūta tiešām par to grupu, kas mēs bijām, jo tā organizētība, kas mums savā starpā bija, man liekas, to procesu padarīja daudz tādu vieglāku un raitāku. Tā kā šī savstarpējā sadarbība, kas mums bija sarunāt šos te ārpus trīnieciņus vai grupas vai citus mājas darbus. Ne tā, ka tur bija citi mājas darbi, nebija īstenībā citi mājas darbi, bija tieši šie te trīnieci pie galvenie, tā sadarbībā ar citiem. Ok. Vēl parunājot par kaut kādām pārmaiņām vai tādām atziņām. Kas ir tā atziņa, visspilgtākā atziņa, ko tu ieguvi par sevi šo apmācību laikā? Par sevi noteikti tīri kā par coachu, kā par speciālistu. Es sapratu, kas ir tā mana superspēja, arī izkristalizējās par to, ka tā miera sajūta un tā klātesamības, tiešām tādu mieru, tādu patīkamu vidi radīt, kur tiešām klients var būt, var dalīties, var atvērties, to es par sevi tā atklāju. Un tas jau atkal ir stāsts, ne? Iespējams, jo es to arī kaut kur citur varu iegūt, bet izējot šim mācību procesam, patiesībā tā bija tāda arī sava veida pārliecība, atziņa, kas arī ļauj man daudz kvalitatīvāk veidot to vidi. Skaidrs, ka tā ir gan mana, gan no kolēģiem izteikta atziņa, bet iespējams neizjūt kaut kādas coaching apmācības, es nebūtu nonākusi līdz šādai atziņai, līdz kaut kādas savas superspējas atzīšanai. Jā. Tu izgaismoji savu superspēju. Ok, tas ir vairāk kā tevi kā coachu, un, piemēram, ja tevi kā cilvēku, varbūt kaut kāda atziņa par savu domāšanu, varbūt mindsetā kaut kas mainījās, varbūt, nezinu, ikdienas ieradumos vai attiecībās vai karjeras ziņā, no tā aspekta kaut kas? Jā, par šo arī šeit vairāk no tās pieredzes saistībā ar klientiem, gan arī mācību laikā, gan ar kolēģiem, par to, ka mums katram ir rīktīgi savs temps, kad nav tā, ka tu vienā sesijā izrunā un hop, tu visus atrisinājis, kad bieži vien tas prasa, tā ir tā pieņemšana. Pieņemt, ka cilvēkam varbūt ilgāku laiku prasa to vienu, to aktualitāti vispār iznest, realizēt. Jā, kad iespējams tās pat ir 3 sesijas, 4 sesijas, jo brīžam liekas, kā par šo jau ir runāts. Tas man bija tāds, jā, kad katram ir tas savs ātrums, un mums jebkuram, pat ne tikai kā coachiem, bet jebkuram cilvēkam vienkārši būt pieņemošam pret otru, kad katram ir tas savs temps, sava pieeja, un jā. Šis man kaut kā raisina asociācijas ar to, ka coachings tiešām nav kaut kāds brīnum līdzeklis vai tā brīnum tableta, ka kur aiziešu uz vienu sesiju, pēkšņi viss pasauli atvērsies, rokās sadosies man un uztaisīs man Baltijas ceļu, un es varēšu pa to iet brīvs un laimīgs. Tā kā tā nav. Man patīk, ka tu šo akcentēji, kad katram tiešām ir tas savs temps, un tas var prasīt 3, 4, varbūt pat vairāk kādas sesijas, lai atrisinātu kaut kādu vienu tēmu, vai lai sāktu risināt kaut kādu vienu tēmu, vai to pašu, nezinu, pārliecības kačāšanu, vai stresa menedžēšanu, vai laika plānošanu. Tā kā, jā, paldies, ka tu šo akcentēji. Varbūt tev ir kaut kāds pārdoms arī, varbūt tu esi dzirdējusi kaut kur kaut ko par coachingu, un tad tas tev mācību laikā mainījās kaut kāds šis skatījums uz coachingu? Varbūt ir kaut kas tāds tev prātā? Zini, kā man sākumā nomulsināja tā klasiskā definīcija, kas mums tika, ja ne pirmajā apmācību nedēļas nogalē parādīt, ka tas ir tāds psiholoģiska atbalsta veids, un man likās, tāds, ok, zini, kā tur terapeitiski liekas, tur var kaut ko vilkt.
Tas man izraisīja tādas pārdomas, bet patiesībā tā jau arī ir. Tajā mācību procesā to es arī sapratu, jo šitā nākamā tā atziņa klāt, un kas laikam paskaidro to, kāpēc esmu tieši transformāciju coachingā, kad mēs jau parasti visi zinām, kas ir jādara, kā būtu pareizi, un, piemēram, tur, nezinu, visādas stratēģijas, tur biznesam, nezinu, veselīgiem ieradumiem, bet ka mēs daudz ko nedaram. Un kāpēc mēs nedaram? Tieši tāpēc, ka tā domāšana, tas mindset, kad ja līdz šim mēs to neesam izdarījuši, kaut kas tur nesaiet, kāpēc mēs to neizdaram. Un te arī sasaucās ar to, ka katram ir savs temps, jo, vai ne, kad par to mūsu domāšanu viss patiesībā ir, ka tie 80% ir tas, kā mēs domājam. Un ja mēs gribam mainīt to domāšanu, tad tas ir tāds dziļums. Tas ir dziļums. Un vēl kā man patika, kā Laila teica pēdējā transformācija modulī, kad tiklīdz tu gribi sasniegt kaut kādus augstākus līmeņus, augstākus mērķus, ka tev ir jāiet dziļāk tajā transformācija coachingā. Mēs varam teikt, ka mēs zinām par to neiroloģisko apziņas piramīdu, bet to varbūt ne visi zina, bet tas ir ka tādā dziļumā, ka nepietiek tikai, kad vidē vai darbībās tu kaut ko izmaini. Tas man bija arī tāds, šito tas notiek, tāda atziņa. Jā, nepietiek tikai ar tādu ieradumu maiņu, tur vajag arī iet iekšā kaut kādās īpašībās, identitāte, tie paši uzskati, jā. Ok. Labi, tad tuvojoties jau nobeigumam, vairāk par to tavu tālāko profesionālo darbību. Tu minēji, tu veidošos pasākumus, tu esi coach, transformācija coach, mentors, un kā tu pati tā kā raksturotu vai tu iztēlojies savu turpmāko darbību, turpmāko profesionālo tādu ceļu, kas ir tas, ko tu vēlies veidot. Varbūt arī tev ir kaut kādi nākotnes projekti jau padomā, ar kuriem tu vari padalīties, lai nav tā, ka tu noģingsto, bet ar kuriem tu gribi padalīties. Kas ir tavs nākamais, nākotnes tāda virzība ceļš? Tā, par projektiem man nenāk, es zinu vienu, ko es jau 2 gadus gribu realizēt, tas gan ir par uzņēmējiem, tāds uzņēmēja pasākums tieši Liepājā, jo es esmu no Liepājas, un šo es arī esmu stāstījusi, ka visi foršie notikumi notiek Rīgā, tad man ir tā interese dabūt uz foršos cilvēkus, lektorus, iedvesmotājus uz Liepāju, un liepājniekiem radīt arī tos foršos pasākumus, lai mums katram nav jābrauc uz Rīgu, lai pie mums atbrauc, un šeit ir tā vieta. Bet tas ir tāds vēl domu līmenis, bet, kā tu teici, lai nenoģings to teikt skaļi. Bet skaļi pateicu, bet tādu vispār, kur es sev redzu vēl, kad nostabilizēt vienkārši to esošo pozīciju, jo skaidrs, ka tīri pēc mācībām es sāku sevi arī tiešām saukt un tādā apzinātības līmenī, arī identitātes līmenī vispār sevi pieņemt, ka es esmu coach, es esmu transformācija coach. Un ņemot vērā pagājuši nepilni 3 mēneši, kad vienkārši turpināt to, ko esmu iesākusi, un tad jau skatīties, kā tas viss ievirsās. Bet šīs ir tās 3 pozīcijas, kuras sevi tādā tuvākā laikā arī redzu. Ok. Es nebrīnos, ja tu pēc kādā laika būsi Liepājās slavenāks cilvēks par Liepājas mēru. Ok, jā, labi. Iedomājiet, man tāda uzdevumu tagad. Vai ne? Uzdevumu, nekāda spiediena. Es domāju, ja tam būtu tā lemts būt, tas tāpat tās dabīgi notiks. Bet tiešām man ir prieks redzēt par to, kādu saturu tu radi, kādu ietekmi tu radi uz cilvēkiem. Es varbūt neredzu tiešā veidā to ietekmi uz tiem cilvēkiem, bet ir patīkami redzēt cilvēku, ar kuriem tas mans dzīves ceļš ir kaut kā kopā bijis, kaut kādā laika līnijā redzēt, kā viņi attīstās tālāk. Un jā, prieks tiešām redzēt. Un to jūties jau tiešām pašam nobeigumam, iedomājies, tev būtu jāsāk apmācības vēlreiz no sākuma. Kas ir tas, ko tu mainītu, varbūt tu neko nemainītu, kā tu citādāk pieietu apmācībām, kādu padomu tu sev dotu? Es vairāk ļautos, bet es zinu, ka šo nevar tā. Tagad es ļaujos, gatavojot tikai caur praksi un caur tādu laika pieredzi, arī
vai arī, nu, praktizējot, vai arī likt lietā pēc tam uz kaut kādiem nākamajiem procesiem. Vairāk tiešām tāda ļaušanās. Un vēl man atnāca ideja, kad es pieteiktos, kad bija klātienes sesijās, bija pāris reizes bija, kad varēja iet kā piedalīties, kur Laila kaučo šajās, kad apmācību dienās, jā, un es to neizmantoju, man liekas, nē, es neiešu. Bet to es noteikti nākamreiz izmantoju, jo tas noteikti arī būtu tāds priekš manis kāpiens ārpus komforta zonas, pastručot tās savas robežas. Jā, nu tā kā paņemt tādu maksimumu, skaidrs, es paņēmu maksimumu, es izmācījos, es tiešām testēju visu, bet tas bija tāds vēl, kur es varētu, nu, tādu vēl maksimumu paņemt. Ok. Jā, es arī zinu to brīdi, kad tā kā lūdzu uz paraugu demonstrējumu, un tad ir tāds, kā, nē, nu es labāk neizjūtu pastīties, tā kā, ok. Labi, tad jau pats nobeigums, tavs novēlējums skatītājiem un varbūt pat cilvēkiem, kas domā uzsāk coaching apmācības, vai īstenībā vēl precīzāk tie, kuri tagad uzsāks coaching apmācības septembrī, ko tu viņiem novēlētu? Nu, ļauties. Bet es noteikti gribu arī pateikt tiem, kas varbūt arī plāno, jo šis iespējams, es būtu kādu ātrāk sākus, bet, nu, es neko nevaru vairs mainīt, bet padomāt tiem, kas varbūt šobrīd ir tādā, nedarīt, kad, nu, neatlikt sevi, un ja sajūtas saka, tad rīkoties, jo sajūtas noteikti ir tas navigators, nu, kas nemelo, un nekad nebūs īstais laiks, nebūs īstie apstākļi un tā tālāk, un kad vienmēr viss saliekas, ja tu tiešām eji balstoties uz savām sajūtām. Un tiem, kas atkal uzsāks šīs mācības, es iesaku laicīgi plānot trīnieciņus, lai nav tiešām tas papildus stress pirms tā eksāmena, ka tev vajag, nu, kad tiešām tā, lai atbalstoši gan pret sevi, gan pret kolēģiem, nu, vispār pret visu tas būtu ekoloģiski. Jo būsim godīgi, kā jau es teicu, arī dzīve fonā notiek, un vēl ģimenes, kam ir, un vēl darbi, kas arī paņem to kapacitāti, ka būt tādiem saudzīgiem pret sevi un laikus plānot tos kritēriju izpildi, jā. Nu, super, skaisti, tiešām punkts uz I, es teikšu tā, un jā, vai ir vēl varbūt kaut kas, ko tu pieminēt, vai arī viss? Nezinu. Man liekas, ir vienkārši jāiet un jādara, un tiem, kas dara, nevar neizdoties. Jā, ja runājot tieši par tiem, kas arī pieteikšies apmācību procesā, un tie, kas tikai domā pieteikties, jā. Un vēl bija nenormāli forša saruna. Vienmēr forši parunāt. Jā, tiešām, paldies tev. Pilnīgi smaidīgi gribās par šādām sarunām tiešām uzlādēties no cilvēkiem forši, un paldies, ka tu piekriti šai sarunai padalīties ar savu pieredzi. Ļoti ceru, ka tas noderēs cilvēkiem vai iedvesmos vai pamotivēs. Es domāju, ka cilvēki var, kad ir mācību kaut kāds pagribums, viņi var atgriezties īsumā uz šo sarunu mācību vidū, esot pagribumā un paņemt kaut kādu enerģijas lādiņu un iedvesmu. Tā kā, Maija, paldies tev par šo sarunu, un tad jau tiekamies, kad tiekamies. Paldies tev! Super, paldies! Tā! Tā!